Tagad jūs nonācāt platformas ģimenes kontā un varat pievienot tam bērnus. Spiediet pogu Pievienot bērnu un aizpildiet datus par to, vārdu, uzvārdu, personas kodu un izglītības datus. Vecuma norādīšana nav obligāta. Mili izmantos bērna vecuma datus, lai palīdzētu jums sameklēt vecumam atbilstošu pakalpojumus nākotnē. Ja bērns ir ievadīts pareizi, tā dati tiks pieprasīti un pārņemti no pašvaldības vai skolas informācijas sistēmas un bērns būs pievienots ģimenes kontam. Tāpat jūs varat izvēties un norādīt bērna kontaktinformāciju un uzaicināt to lietot Mili platformu. Tādā gadījumā jānorāda e-pasts un telefona numurs. Bērns uz e-pastu saņems uzaicinājumu iziet vienkāršotu reģistrācijas procesu. Pēc tam bērns varēs veikt savu apmeklējumu pārvaldību, ja jūs ļausiet tam šādas tiesības. Atcerieties, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par nepilngadīgā darbībām platformā. Tālāk, ja norādījāt bērna izglītības iestādi, ko ir pieejama ēdināšana, tad redzēsiet pie tā profila nelielu pazīmi, ka ir pieejama ēdināšana. Nospiediet uz tās un jūs nonāksiet pakalpojumu kataloga skatā, kurā automātiski atlasīsies konkrētajā izglītības iestādē pieejamie ēdināšanas pakalpojumi. Šajā skatā tāpat var aplūkot sadaļu Mani pieraksti, kurā atspoguļojas visu lietotāju esošie pieraksti, kas jau ir izveidoti. Spiedīsim uz pakalpojuma, kas pieejams šim bērnam. Šajā skatā mēs redzam visu svarīgāko informāciju par pakalpojumu un pieteikšanās pogu. Tiklīdz spiedīsiet uz šo pogu, platforma veiks izglītības datu atkārtotu verifikāciju, lai pārliecinātos, ka šim izglītojamajam pienākas ēdināšanas pakalpojumi. Ja nē, saņemsiet negatīvu atbildi. Šāda situācija var rasties šādu iemeslu dēļ. Bērna dati ir ievadīti nepareizi vai precīzi neatbilst datiem skolas vai pašvaldības informācijas sistēmā, kur tie arī varēja tikt ievadīti nepareizi. Bērna dati nav ievadīti pašvaldības vai skolas informācijas sistēmā vispār. Pārliecinieties, ka ievadījāt bērna datus tieši tā, kā tie ir ievadīti izglītības iestādes vai pašvaldības informācijas sistēmā. Problēmu gadījumā jāvēršas pie izglītības iestādes administrācijas vai mūsu atbalsta dienestā. Ja viss ir noticis korekti, tad parakstiet distances līgumu un ēdināšanas pakalpojums ir pieteikts. Bērns tiks automātiski iekļauts visās paredzētajās ēdināšanas reizēs, ja vien netiks pieteikts apmeklējuma kavējums. Vairāk informācijas par kavējumu pieteikšanu lūdzam skatīt mūsu palīdzības sadaļā.